Jo mums īstenībā to resursu ir tikai tik, cik ir. Tas noslēpums ir tas, ka labāku latviešu pa mums vairāk nav. Un esam tikai mēs, citu vienkārši vairāk nav. Un tikai mēs paši varam lietas vērst pa labu. Vai tu esi kādreiz dzirdējis, ka latvieši ārzemēs, Anglijā, Īrijā tiek ļoti cienīti kā labākie strādnieki? Un vai tu esi dzirdējis, ka tad, kad viņi atbrauc uz Latviju, tad viņi vairāk nevar pastrādāt? Tā tas ir. Man arī tādi darbinieki ir bijuši. Un starpība, es domāju par šo lietu, un starpība ir sistēmā, nevis cilvēkos. Katram cilvēkam ir labā un sliktā puse, un ja sistēma ir tāda, ka viņa no tevis paņem to labāko, tad tu esi baigi produktīvais un vairāk labs nekā slikts. Bet ja tā sistēma ir tāda kā pie mums, kad uzskata, ka tu esi noziedznieks, tu esi zaglis, tu nevari pieņemt nesautīgus, patstāvīgus lēmumus, tad tā sistēma saņem pretīm tieši to, ko ir gaidījusi. Un starpība ir nevis mūsu cilvēkos, bet starpība ir sistēmā. Es pats esmu strādājis rietumos, es zinu, kā tas ir, un es pats esmu strādājis un organizējis citu cilvēku darbu Latvijā. Es zinu, ja tu pret cilvēkiem attiecies kā pret labiem darbiniekiem, tad tu saņem pretīm arī labu rezultātu. Un tas galvenais uzņēmēju darbības panākumu noslēpums ir saprast, ka tu nevari strādāt ar labākiem cilvēkiem, kāda tev ir, vienkārši tāpēc, ka tev viņa nav. Tu vari vadīt tikai tos, kas tev ir. Un nav ko sašust, ka kāds ir tajā brīdī netik attapīgs kā tu, vai mazāk izprot to lietu, vai mazāk domājis par šo lietu. Galu galā priecājies par to, jo galu galā viņš strādā tavā vadībā, un tev tikai viņš pareizi ir jāvada.